Nu ko, Latvijas ceļu remontēšanas sezona ir sākusies. Beidzot tiks uzklāts jauns asfalts. Bet paga, tu zināji, ka tas vispār var kaitēt tev auto virsbūvei? Ļauj man paskaidrot. Asfaltā ir bitums, un bitumu izmanto arī, lai aizvāpītu bedres un plaises, kas radušās zāģējot asfaltu un arī tā eksploatācijas laikā. Skan jau labi, bedres aizvāpītas, bet bituma daļiņas, izbraucot cauri šiem ceļa posmiem, pieķerās pie tavas auto virsbūves un ilgtermiņā sāka ēsties iekšā lakā. Tas piekaust un dabūt to nost ar priekšmazgātāju vai šampūnu vienkārši nav iespējams. Ne pašapkalpošanās mazgātavais, ne birstēs. Tāpēc nākamreiz, kad nomazgā auto, paskaties šeit pie sliekšņiem, vai tev nav melni bituma punktiņi, ja tev ir gaiša mašīna, bet ja tumša mašīna, tad vai šeit nav tāds viss duļķēns? Ja ir, tas ir bitums. Lai šīs bituma daļiņas droši noņemtu, nesabojājot auto laku, gumijas detaļas vai plasmasas detaļas, ir nepieciešams speciāls šķīdinātājs. Plāšs bitums, kas būs drošs virsbūvei. Perfekts auto mazgāšanas pēdējais solis reiz pāris mēnešos, kas atjaunos virsmas spīdumu, noņems lipīgos slāņus, kas traucē hidrofobiem efektam. Komplektā esam iekļāvuši mikrošķera vielīti un izsmidzinātāju ērtākai lietošanai, bet pēc izmantošanas uzglabāt to ar oriģinālo korķi.